Labvakar, dāmas un kungi! Esat sveicināti no Daugavas Leduskalnes, kur šodien savā starpā Game 7 mums tieks Unimars pret Rūpučiem. Speciāli uz šo spēli mums arī iedaradies no Austrijas Vladimirs Ribņikovs. Es paspēju vienkārši vēlāk. Es gaidīju, lai Latvijas izlases spēlēt, bet šokar. Un neviens cits ar mani šokar ir, kā neviens cits, ir Emīls Gusāros. Mēģināsim šodien kaut ko nokomentēt. Starp citu, uzreiz varbūt visiem, lai neizslēdz no spēles, pateiksim, ka būs neliels pārsteigums otrajā periodā. Jā, otrajā periodā būs. Lai kāda būtu spēle, sagaidat, būs mums neliels pārsteigums jums tiešraidē. Tā kā gaidat.
Tik neierasti ir atkal atgriezties pie šī aparāta. Es tik sen to gribēju. Sežot Austrijā, visu laiku gribēju uzvilkt austiņas, bet tādas iespējas nebija. Bet es regulāri redzēju, ka tu biji sastopams komentāru sadaļā. Tātad spēlēm sekoja līdzi Maločiks, lai kur atrastos, kā saka, spēlēm sekoja līdzi. Kā saka, tas ir tas standarta procedūra, kas vienmēr ir jāizdara. Jāatzīmē vēlzais pirkstiņš uz augšu. Laiks. Jābūt parakstītam tam pasākumam, lai šis turpinātos. Ja šāds Game 7, man ir priekšā kamera, man ir sānā kamera, man ir blakus kamera, man lejā ir 2 kameras, un vēl cilvēks, kurš slido apkārt ap kausu, un ir pats Haralds Apinis. Nu, kas tas par Game 7? Nē, organizācijas ziņā es gribēju teikt vienkārši fantastiski noorganizēts. Tiešām, manuprāt, ir daudz, gan kas to visu video iemūžina, gan fotogrāfijās, gan skatītāji ir arī sanākuši salīdzinoši daudz. Cerams, ka arī pieslēgsies tiešraidē uz šo spēli. Skatos, ka pagaidām gan mums ir 22 skatītāji, bet es ticu, ka šis skaits palielināsies, jo tomēr pēdējā kausa spēle entuziastu hokeja līgā šajā sezonā visas pārējās divīzijas šos kausus ir sadalījušas. Un šis ir kā saldais ēdiens. Arī pēc Latvijas izlases spēlēm tāds neliels hokeja pavasara pagarinājums. Nu, šis ir pagarinājums šīs dienas vakaram, kas ir vienkārši fenomenāls vakars cīņa par saucamo bronzu, par finālu, kur tiekās lielās komandas, ar ko mūsu izlase spēlē, un kur viņa varēja atrasties, bet nedaudz pietrūka, bet tas ir tikai pozitīvi. Ka viņi vismaz nonāca līdz tam līmenim, kur viņi bija pamanām, kā saka. Nu, beidz 6. vieta, domāju, ļoti labs rezultāts. Vispār neko nevaram pārmest. Puiši cīnījās, un pēc tam pasties Norvēģija pret Šveici, kāds rezultāts. Nu, tas ir hokejs. Ko es gribu pateikt? Tas ir hokejs. Vienu dienu vienam iet, otram neiet. Visas komandas, es domāju, ir diezgan... Nē, nu ir meistarīgāks, protams, bet... Es gribētu teikt, ka es esmu apmierināts ar puišu sniegumu. Neko negribu pārmest 6. vietu pasaulē. Es tev tur pilnībā piekritīšu. Ļoti labs rezultāts. Kam mēs esam priekšā? Zviedriem, amerikāņiem. Kas tās pa nācijām? Labi, kāda tur sastāvēja kas? Tāpat Zviedriem Raimonds Štenbergs komandā. Top draft picks ir viņiem uz līnijas. Mums arī tāds ir. Protams. Bet mēs varam atbildēt. Mēs varam atbildēt un pierādīt. Un tas top 6... Manuprāt, ir ļoti labs rezultāts arī tam, ko neviens negaidīja. Jā, nē, es esmu tā kā šī tēma izrunāta šodien, to vairs necelēm. Mēs esam pozitīvi noskaņoti un domāju, ka mūsu izlasē ir vēl laba nākotne. Lieli plāni priekšā. Tikmēr komentāros sveiciens arī visiem, kas jau ir pieslēgušies, gan Rinaldam, gan Grinderam. Nu, vēl jau, zin kā, mums ir ļoti zīmīga spēle ar to, ka viņi ļoti līdzvērtīgi spēlē, kaut gan vienu nomētā otrs vairāk. Kaut kāds spiediens veidojas, bet ļoti līdzvērtīgs pretinieks. Jā, es arī paskatījos, starp citu, pēc statistikas. Es tagad visu neatkārtošu, bet gribētu teikt, ka tie statistikas rādītāji vairākumi, mazākumi, viss bija diezgan līdzīgi. Jā. Vienīgi Unimars bija ielaidis vairāk vārtus, bet es gribētu pieminēt, ka viņiem jau play-offā bija 2 spēles vairāk. Nu, līdz ar to arī tur tas varbūt arī bišķiņi izlīdzinājās. Ko vēl, kamēr komandas jau ir sākušas spēlēt, ātri gribētu pieminēt, Unimarsam īstenībā ceļš līdz finālam bija daudz grūtāks nekā Rupučiem. Jā. Es arī atzīmēju, ka Unimars uzvarēja Tērve 3-2, pēc tam 3-2 Vikotrans, kur vispār bulīšos bija Game 5. Un tikai tagad tika finālā, un finālā jau arī viņi tomēr atspēlējās no 1-3 sērijā uz 3-3. Nu, tā kā Unimars noteikti ir komanda, kas... Ar raksturiņu. Ar raksturiņu, jā. Nu, kamēr Rupuči, protams, arī 3-1 uzvarēja Lavīnu un 3-1 RSU, un te jau pirmais bīstamais moments mums. Un galvenais veidotais Mārtiņš Gipters visu cienu. Vienkārši cilvēks ir gan savu fiziski savēc kārtībā pēc spēlēšanas arī augstākajās hokeja līgās Eiropā ir paspēlējis labi. Ļoti labi veido momenti. Dinsdorfs labi nostrādāja, bet vienkārši viņš atrada arī partneru uz tālo. Tik brīvi cilvēks jūtas. Manuprāt, viņam likās, ka viņš piespiedz, bet nebija. Bet tad vēlreiz aiz vārtiem. Bet var arī redzēt tādu, teiksim, arī iepriekšējais spēle Game 6, kas bija Volvo Ledushalē. Rupuči spieda konkrēti, bet Unimars izturēja tā, ka tas bija nepieciešams, iemet pirmie, un pēc tam jau vienkārši nonāca līdz tam, kad izgāja 2-1 rezultātu vadībā, viņi jau bija. Viņi vadīja visu spēli, principā. Nu, tur pēdējās sekundes mainīja visu rezultātu uz tablo tikai.
Jā, nu, es arī izgāju visiem tiem rezultātiem cauri. Nu, visas spēles īstenībā plus mīnus diezgan līdzīgas bija, izņemot pirmo, kur 7-1 Rupuči uzvarēja Unimarsu, bet es gribētu pieminēt, ka pirmais periods beidzās 1-1, speciāli paskatījos to spēli. Nu, tur bišķiņ nesagāja otrā perioda beigas, un tad jau trešais periods vispār, un tāpēc tur tā spēle Unimarsam pazuda, es teiktu, otrā perioda beigās. Bet tā visas pārējās spēles, nu, arī bulīšos tomēr ir bijuši trešā spēle 4-3. Tā kā sagaidām līdzīgu hokeju. Nu, Šobrīd gan vairāk izskatās, ka Rupuči spiež, tāpat tā kā Volvo. Viņi Volvo arī spieda. Bija pirmais periods beidzās 4-12 metieni attiecība, vai 2-12. Otrajā periodā arī tā attiecība bija lielāka, bet Unimars iemet. Un šeit arī uzraugs ļoti labi aizstrādāja uz zilo līniju, pieliekot nūjiņu, lai tas šķēliens aiziet pāri vārtiem un bija iemetiens. Komanda var mierīgi samainīties un viss labi. Ko vēl varam pieminēt? Unimars šodien ir ieradies 13 spēlētāju sastāvā, kamēr Rupuči ir 16 spēlētāju sastāvā. Redzēsim, vai tas nenospēlēs par sliktu Unimarsam. Nu, varbūt rezerve, bet iepriekšējā spēlē arī nebija pilns soliņš Unimarsam. Un arī vēl, ko es gribētu pieminēt, ļoti zīmīgi arī, ka šajā Game 7 ir kādi tiesneši mums uz laukuma, kas ir Juris Balots un Andris Darējs Kudrašovs. Arī leģendāri entuziasti tiesneši un arī Latvijas līgas tiesneši ļoti daudz ko ir izaudzinājuši un iztiesājuši. Bet spiediens ļoti pārredzams, mēģina atrast, bet nebija vārdu priekšā neviens. Te jau uzraugs ar ripu izrausies, aiziet prom no Potāpova. Labi, atspēlē metiens! Galvenais izgāja starp Mārtiņu Gipteru, kas man nepārsteidz, bet varbūt arī atļauj, jo redzēja, ka iet te jau Potāpova atbildi. Te Potāpovs tās var būt bīstami. Atspēlē no nērtās uzmeta, bet tur jau priekšā Dīnsdorfa. Bet Potāpovam jau ir. Ar citu Potāpovs ar Dīnsdorfu citā komandā ir komandas biedri. Jā, bet ja es nemaldos, Potāpovs taču bija advokātā. Jā, viņš advokātos un Dīnsdorfs pat play-off arī vienu spēli nospēlēja. Un kas vēl zīmīgi, Potāpovs spēlē ar Mintiku šobrīd. Pleca pie pleca, kamēr finālā pret Valmieru viņi bija viens pret otru. Jā, tas ir tā zīmīgi. No, tas ir tas, ka cilvēki vienkārši gatavi spēlēt vairāk. Tas hokejs viņiem patīk, ka viņi mēģina darīt visu maksimāli, ko viņi var. Nu, no otras puses arī tas būtu episki, ka Potāpovs šogad 2 kausus varētu pacelt. Gan eliti, gan E2. Principā 2 augstākie kausi, ko var iegūt entuziastu hokeja līgā. Nu, kā no iepriekšējās skatīšanās, ko es YouTube skatījos ar Haraldu Apenu un Agri Galiņu, sapratu, ka būs arī varbūt papildinājums elites komandā, ka kāda no šīm nāks tur klāt. Uz eliti. Vai arī kāds no E2 divīzijas. Te bišķiņas saķeršanās pie borta, bet labi viss tur Koltons Niks turpināja cīņu un līdz galam neļāja cauri, bet labi varēja iziet. Pārliecinoši gāja Kalniņš Niklaus. Jā, Zalmans labi ar nūju nospēlēja laicīgi. Mintiks, nē. Anžāns ļoti labi uzsēdās, neļauj brīvi uzmest no ļoti tāda šaura leņķa uzmeta 87. numurs Kolotvins. Nu, bīstams spēlētājs, 16 golu, 14 piespēles, 30 punktu savā Kolotvinam. Bet te arī Dāvis Paipa no elites divīzijas. Arturs Anžāns vispār pie manas Statoilā spēlēja vēl, kad bija Statoils. Un kad viņš arī cēlas ir kausus, tā kā audzis tālu un tagad kur ir? Labs uzmetiens. Ļoti labi Anžānam. Šobrīd izstāstās, kad Unimars mēģina atgūt atpakaļspiedienu, lai pakontrolētu, bet viņi mēģina ātri un uz metienu uzreiz. Ar kāju un uzreiz metiens bīstami. Kaut gan Rupuči tieši otrādāk mēģina izslidot un kontrolēt un atrast to partneri, lai būtu izspēle. Un labs moments. Ripa atgriežas pie Rupučiem. Veids nomaiņu. Abas komandas izskatās, tikmēr aiz vārtiem spēli uzsāks mums 20. Mārtiņš Gipters. Jā. No tu vari viņu riktīgi ziemīgi redzēt pēc biksēm. Viņam viens tur atzīmējies ir. Un viņam man tie plīvojošie mati labāk uzreiz pēc tā varētu. Zalmans labi noraida uzreiz, lai var uzsākt uzbrukumu un iziet ārā, bet spiediens, kāds spiediens? Uzreiz sēž virsū. Galvenais ar vienu no diviem cilvēkiem, bet viņi kontrolēt to arī dabū. Gandrīz bišķiņ pietrūk šeit, bet ļoti labi nospēlē Roštoks Mārtiņš aizgāja cauri, brīvi.
Rāzmas saglabā zonā, Rondijs tālāk viņi pa bortu, ne, bet pie rips ir Unimars. Norāva to Brodušs Toms pats lādē. Starp citu, Brodušs bīstams mētiens, viņš top 5 spēlētais Unimarsā. Uzraugs jau arī ir iet pa augšu ar punktiem. Viņš ir top 3, man liekas, viņš pat bija top Pirmais. 1. Jā. Brodušs, cik labi Zalmans ķērēt cimdā noķer, skaisti. Un mētienu viņš noķer no Feldmaņa Tomu. Abas komandas veids nomaiņas. Jā, ir īsāks soliņš, var redzēt. Bet abām komandām ir treneri ieradušies, gan Ulds Zeldmans, gan Miks Lipsbergs ir uz soliņiem. Tā kā, bet nopietni, Game 7, ko citu var gaidīt? Kāds šodien brauks mājās ar kausu? Kāds brauks ar tām uzvaras sajūtām? Jā, un šajā sērijā, es teikšu, šogad vispār, tas Unimars tomēr ir pieredze spēlēt šādas spēles, tomēr 2 pēc kārtas Game 5. Jā. Tagad Game 7, manuprāt, tas tāds Unimars jājam zirdziņš, ja tā var teikt. Salīdzinoši. Kamēr Rupučiem tas bija salīdzinoši, nesalīdzinoši viegls, bet tas vispār nav viegli, bet vieglāk. Protams, tā kā tu zini, kā tas ir kā Karolīna Hurricane sagaidīja savu pretinieku pirmajā spēlē, viņi nezināja, ko darīt, jo viņi gandrīz 2 nedēļas atpūtās. Viņi vienkārši, tas ir, protams, tu izēj bišķi no tempa, un kāda izspēle! Bet es gribu uzslavēt Koftunu. Koftuns nostrādāja līdz galam noturot pretinieku nuju, kad bija tukšvārti. Jā, Kuksam, man liekas, jā, bija. Bet, ļoti labi nospēlē aizsardzībā, bet stuprīgi izveidots moments. Izspēle bija fenomenāli. Mētījums! Te atbildi. Neviens cits kā Šakurovs. 4 goli, 8 piespēles šajā sezonā, 12 punkti. Bet ļoti labi arī Dinsdorfs paņēma. Uzreiz, kā viņš varbūt met bīstam, varēja kaut kur izlikt vai ko nospied, lai nav nekāds variants, nekāds iespējas vispār. Redzēsim, kā tālāk turpināsies. Mēģina viens no brāļiem Āboliem saglabāt. Ernests Ābols uz brāli. Bet tomēr Ripa izies ārā, iziet no zonas ārā. Labi pamet gar bortu uz priekšu. Arī Ķuzis Vulfos taču ir. Arī elite, cik daudz ir. Sāstā iet cauri uzvārdiem trāpās, te man liekas ļoti daudz. Jauna Ripa. Mana mainticība vienmēr strādā. Starp citu, līdz perioda beigām 4 minūtes, kā atlikuši, tā kā 8 minūtes mums ir paskrējušas vējas pārniem, es teiktu. 46 skatītāji mums ir pieslēgušies, neaizmirstam ielikt laikus, ja nav grūti. Droši varat rakstīt arī savas prognozes, vai kam jūtat līdzi. Kā es te apgāju apkārt halē pirms spēles, es sapratu to, ka ir konkrēti viedokļi dalās, bet tā kā mājas hale Rupučiem ir šī, te bija Rupuču pārsvars bišķiņi. Bišķiņi, tur bija 5-4 tāds. Tomēr, jā? Jā, tā. Bet tuvu. Tā ļoti tuvu, bet es tikai 9 cilvēkiem pajautāju. Mums ir tāda bišķiņa... Dinsdorfs. Ļoti labi nomānījusi to, ka metīs tālo. Dinsdorfs bija jau pārkustējis un lauz iekšējā stūrī, bet Dinsdorfs labs. Jā, es gribēju teikt, mums te bišķiņ tāda Latvijas-Norvēģijas spēle. Kad bišķi līdzīgi kaut kur abas komandas. Būs. Arī iepriekšējā spēle viņi neizcēlās rezultāti lielo, un šeit es šaubos, ka kāds no vārdsargiem grib pielaist to, kad viņš iedos iespēju samest vairāk. Ja tu domā, izšķirs arī viens goliņš, izšķirs spēle. Jā. Un metiens! Vārds priekšā perfekti atklājās. Dinsdorfs ļoti labi arī pārvietojās. Ralovecam bija iespēja iemest, bet neiemet. Arī Edgars Ralovets spēlējis eliti, gan pie šogad viņš samainīja, citur bija. Nebija Garkalna, bet varbūt kļūdos. Bija, man liekas, viņš no Sportluks pārgāja uz iepriekšējā sezonā, viņš bija Sportluksā, un tad viņš pārgāja. Ka vecs paliec. Sāc jau sajust to, sajust. Viņš šobrīd uzrauks no saviem vārtiem uzsāks, ies coast to coast vai atradīs partneri. Meklē piespēli. Pipe nolasīja un... Labi. Nomet, mētiens, nobloķēts uzraugs. Atbild atpakaļ, zin kā kļūdījās, tad līdz galam jānostrādā, lai nekas nenotiek. Te labi aiziet ar kaiņām un brīvs rokas, bet... nometīs, bet... Ralovets pats ies. Neiedeva, bet varbūt kaut gan atkal varēja tur izņemt. Semjonovs pamet tālāk. Šobrīd ļoti līdzīgi. Valods nolasīja situāciju un iesēdās. Gandrīz viņi izslēdz ar ripu. Ko veiksmīgi izlēs ripu. Ralovecam, jā? Atkal. Jā, Garkalns Patriot, to taisnība.
Nu, Ralovecam arī ļoti ražīga sezona, 12 vārti, 18 piespēles, 30 punkti. Kā izsakam. Ļoti labi. Tā rakstīts defense. Vismaz tā saka protokols. Bet, neko, redzēsim. Šobrīd atkal Rūpuči mēģina izdot spiedienu, bet Unimārs ļoti ātri izcīna ripu paši un ar gaļu, caur gaļu. Tā piespied uz robežas, es teiktu, bet ir tiesnes blakus, kurš izlem nevis es no augšas. Nu, kādā stiepienā Dinsdors ripu atcīt? Slīdi nebija līdz galam tā, kad tagad no spiediena būs jāuzsāk Rūpučiem paiem par apmalu un arī brīvi. Tur vairāk nav un tur jau pat ir laiks vienam no āboliem, otrs ābols gribēja uztart. Tā kā, Ernests ar Martinu varēja arī grib saspēlēties savā starpā, tāpēc viņi arī laikam ir brāļi. Kā saka, šeit labi kontroli un tavs pieminētais Bordušs. Un Anžāns saglabās. 3 cilvēkiem garām tā ripa pagaida pielaboja, bet uz augšu. Bet arī atceramies, ka ir jauna ripa, māņa ticība strādā. Kad es biju tajā Šveices halē, vienā spēlē tur 6 vai 5 ripas samainījās, un tas ļoti mainīja spēli. Un no Dindu... Kā šis neiegāja vārtos. Šodien izskatās, ka hokeja dievi ir nedaudz Unimārs pusē. Un... Zalmanim jau jāstrādā maksimāli, jo tur bija tā, ka ja neiemet, tu iemet tev, bet cik perfekti izmantoja izslīdējuši vārtsargu uz sevi. Cik perfekti. Mums būs tas video reviews. Mums būs video reviews par šito epizodi. Ir tālā piespēle, perfekti. Pa muguru! Jā, šis bija, ja šis būtu iegājis, tas būtu... Pietrūka. Jā, bet tur aizsargs, es neredzēju. Stabu izskatījās, ka tā ripa aizripoja. Šis bija tas, ko pasaules čempionātā darīja ļoti daudz komandas, nostrādāja līdz galam savā aizsardzības zonā, kad nedeva to iespēju tai ripiņai iekrist. Mums ir sākusies pēdējā perioda minūte. Pirmā perioda, es gribēju teikt, pēdējā minūte. Jā. Dinsdors iesaistās vēl. Ļoti šobrīd interesanti izskatās Kalniņš. Tālāk mums uz Guru. Un vai būs perioda beigās? Un ir! Perioda beigās. Uz ģērto saucamie vārti. Pārsteidza Zalmanu. Negaidīt. Ļoti labi Kalniņš Niklaus ieraidīja tālajā stūrītī un virs kā aizsargi. Tādām var dzirdēt, ka ir fani arī ieradušies, bet nav bunks. Man jau izziņoja, kas te ir ieradušies, jo Ralfs jau pateica, ka viņš skatīsies klātienē un Unimārs izvadās vadībā šobrīd. Bet jā, es skatos, pēdējām 30 sekundēm. Komentāros rakstīts, kādi koeficienti bezbailes raksta, ka 2-1 Unimārs. Un Agris arī liek uz Unimārs labs stāsts no E4 par E2 čempioniem. Uzraugs atkal dodās. Te jau Zalmans ar viņu līdz galam bija, un viņam vajadzēja vai nu tikai piespēli iziet, vai nu tuvajā mest kā viens pārsteiguma ciemiņš, kas mums būs, kā saka. Kuram patīk ar neērto tuvajā lādēt. Ko lai saka, rekur aiziet mums pēdējais sekundes. Es domāju, ka to arī mums beigsies pirmais periods. Dodamies īsā reklāmas pauzē un gaidat otrā perioda viesi. Aiziet. Pēc neskaitāmiem mēģinājumiem, pēc neskaitāmiem fināliem, beidzot Namēja kausu izdodas celt. Hokeja komandai Ūsiņš. Ko? Esam atpakaļ otrajā periodā, un mūsu lielais pārsteigums šajā Game 7 ir ne tikai kauss,
bet pats Sandis Vilmanis. Tā kā, Sandi, es sveicināts Entuziastu līgas tiešraidē, Game 7 E2 divīzijā. Kā tu jūties? Čau, jā, superīgi. Pirmais periods ļoti nopietns izstījās. Tur abas komandas diezgan vienādi spēlē un momenti ir uz abām pusēm. Tā kā diezgan interesants hokejs šeit ir, jā. Un kā tu vispār nokļuvi līdz tam, ka tu esi šodien šeit? Es ar tevi atbraucu. Tas gan. Bet realitātē, ko tu vēl redzi no hokeja viedokļa? Ko tu šobrīd pats esi izbaudījis arī pasaules čempionātā? Cik šeit ir zīmīga cīņa par to kausu? Nu, vienmēr visas sacensības jau visi mēģina vienmēr to izlikt to labāko sevi un vinēt to komandu. Ka komanda vinē, tas jau ir pats labākais, es domāju. Tāpēc es domāju, abas komandas rāda to labāko, ko viņi var un mēģina dabūt tās labās emocijas no tā. Nu, protams, tas arī te ir redzams. Un ko labu tu vēl varētu pateikt šobrīd redzot? Vai tev ir kāds pazīstamais, kurš piedalās šodien šeit? Nē, man ir pāris pazīstami, ar kuriem jau iepriekš vispār spēlējis kopš bērnības tur laikiem vai trenējies ar kādu kopā. Ir Kristers Guri, Unimars un vārtos, es domāju, ka Guls. Un Rupučiem vārtos Andris Zalmans, ar kuru es arī esmu ļoti ilgi nospēlējis kopā, kad bērnībā spēlējām. Nu jā. Tā kā. Tev ir tad arī patīkam redzēt, zin kā, savu bērnības draugu saucamos. Jā, nu? tieši tā. Tas ir ļoti Atrasties tur, kur tev patīk. Jā. Bet tas moments gan bija bīstams. Man likās, ka bija gols, tur bija baigi labi uzmet. Nu, gandrīz kā tu, kā tev patīk tuvajā stūrī augšā un pašā ielikt no nērtās. Nav kādu laiku sanācis. Bet... Nu, tur jau pretinieki traucē, zin kā, jau sāk zināt, ko tu gribi darīt. Nu, jā. Tā, bet nē, nu šobrīd tas hokejs ir tāds bīstams uz vienām pusēm. Es teiktu tāds tā kā šūpols, plus vēl kaut kur notiek kaut kādi kontakti, kurus mums laika jāmēģina pamanīt. Jā, es esmu pamanījis. Nedrīkst jau bortēt, vai ne? Nē, šeit, jā. Nav spēka spēles galvā. Atkal bīstams metiens vispār. Tur varēja arī iekrist tāds no turienes. No ķiveres iekšiņā arī. Jā. Un tas būtu arī skaitījies. Rupučiem diezgan labs spiediens šobrīd arī. Nu, viņi arī pirmo periodu izstījās, ka varēja izveidot labu spiedienu uz Unimars aizsardzības zonu, bet nevarēja gūt vārds. Un Unimars izcēlās pēdējās sekundēs. Jā, negaidīts metiens bija ļoti, ļoti labs īstenībā. Metiens vārdsāk tādu ļoti reti tādā ātrumā. Un, kad lien ārā un tādu uzmet tādā augstumā, tas ir ļoti grūti vārdsākam noķert. Tā kā tiešām superīgs metiens bija un 1-0. Jā, un te mēģināja jau kādu izgājumu, un tomēr nonāk līdz tam kā gribēja. Man liekas, ka gribēja jau par daudz. Skaisto gribēju. Vai, domāju, būtu ar kājām aizskrējis, būtu uzmetis mums pa vārtiem vai goli iemets. Oi, vārti! 1-1, jā. Nu, reki. Aiziet, te mums bet prieki nereāli un izlīdz zem Dinsdorf. Kā aizstarpē? Ja es nemaldos, mums tur reviews būs, skaties. Numur 52 Ābols Martins ir iemetis pirmos vārds Rupuču rindās, jā. Atkārtojumā varēsim redzēt. Izgāja zem. Nu, es atkal teiktu, negaidīts metiens, negaidītā augstumā un pārspēja vārdsēgu, jā. Ātri un negaidīt, jā. Tieši tā. Ļoti labs pārsteigums no Ābola, bet atbild uz otru pusi. Šeit tu neizveidoji, tevi nogrieza. Un Džeki dabūja savu stimulu, ka var iztīnīt visu un sanāca arī. Tā diezgan bieži sanāca, neiemet tu, iemet tev. Nu, tas jau zini, tas vecais labais hokeja noteikums. Čūs gan arī pa seju dabūja no Anžāna ar arī pielabošanu. Viens otram gribēja zobus pārbaudīt, vai ir vietām. Te pārtver ļoti labi, bet atkal atbild uz otru pusi. Nu, iet arī gravīts. Un būs metiens. Un... Mēģināja tajā nērtajā augstumā. Jā, tas ir, es skatos ļoti daudz met tādā augstumā, kas ir tiešām neparocīgi vārdsēgam un ļoti bīstam. Katrs metiens ir bīstams. Un plus arī vārdsargam vēl jānolasa tas brīdis, kur viņi kad lidos. Ja tu jau aiztais to lāpsiņu vai aizver to lāpsiņu, tad tev ir grūti jau saprast. Tieši tā, jā. Šeit jau rokām un labi gudri nospēlē. Gipters mēģināja vienkārši saglabāt, lai ir pielabotā ripa vai atlas no vārdsarga. Nu, šīs perioda sākums ir Rupučiem ļoti labi izdevies. Ir pagājuši jau 4 minūtes, un es domāju, ka spēle pārsvarā bijusi tikai uzbrukuma zonā. No plus tuvais soliņš. Nu, tā saucamais tālais soliņš, bet tuvais soliņš tam, ka tu vari iziet uzbrukuma zonā uzreiz. Tieši tā, jā. Un atkal pa zemi. Tieši Unimarsam ļoti grūti nomainīties šajos brīžos.
Tā tu sauc tās garās mājiņas, kad ir ļoti grūti nomainīties, ir pietrūkst vairāk plauša vai elpa vai vienkārši cīņas spars? Es domāju, kājas pietrūkst visvairāk, nogurst vairāk plaušu, tu varbūt atjaunojies stāvot tur kādā epizodē, tu vari mierīgāk nospēlēt, nostāvēt uz vairāk kā teikt, uz galvu nospēlēt, bet tās kājas pietrūkst dažreiz, kad vajag kaut kur izskriet ārā no zonas, iemest varbūt pretinieku zonā ripu un nomainīties, tad var noķert uz enerģijas izsīkumu. Tieši tā, tagad ir pretuzbrukums 3-1. Uzraugs ilgi domāja, ne? Bet Ezers saglabāja ļoti labi. Bet gribēja atvilkt uz lielo pauzu un atrast partneri. Jā. Tā izstījās vismaz. Bet ir pamodušās tribīnes un sācies baigais hokejs. Es teiktu, Rūpuči ir spiediens tāds kontrolētais, Unimars ir tāds izejošais. Pretuzbrukumiem, tagad arī bīstams moments var izveidoties. Tieši uz vārtiem, izslēdēts ar kājām. Bet Zalmans arī labi nostrādāja lojais, visu tos iespējas pa zemi, lai neaiziet. Ja šodien Vārtsagi, es domāju, zemi tagad sāks piemanīt, īpaši Dinsdorfs ļoti viņai pievērsīs lielu uzmanību. Es arī to domāju, Jo pēc tā, kā viņi izgāja zem viņu, viņš negaidīja tiešām. Es saku no tādas vietas arī, kur jau gandrīz iet aiz vārtiem, pēkšņi uzmes pa vārtiem, tas ir arī jāmāk trāpīt, tā ir. Tā kā ļoti labs metiens bija sanācis un iegāja arī vārtos. Kur vārtu guvējs. Jā. Perfekti atbrīvojās un aboja Ezeru un pats vēl met arī pa zem atkal. Vai tu domā, gribēji pa augšu un vienkārši noslīdēji? Tas jau to mēs nezināsim. Nē, mēs varam minēt. Mēs varam viņam pajautāt. Bet šobrīd, es domāju... Šobrīd Unimars pārņem to iniciatīvu. Mēģina un nostājās, saglabā. Es domāju, fanāti Unimarsam arī dod tādu iespēju lielāku motivāciju. Un ar kāras slīdu. Ar slīdu. Ar kāju? Man arī likās, ka ar kāju bija. To mēs redzēsim. Nē, nav ripa. Nepārgāja nemaz. Nē, bet tiesnes rādīja vārdu guvumu. Vārdu guvumu viņš rādīja. Bet man arī likās, ka ar kāju ir. Ir ar kāju, bet jautājums. No. Vai bija kick and motion? Vai bija standing in position? Nē, pagaid, viņš viņai mēģināja aizsniegties. Pakaļ rekur tiesneši ies skatīties. Ir, viņiem ir rekur. Šodien ir Haralds Apins tur uz vietas un ir mums help assistants saucamais. Videokols. Kā tev ir uz ledus, kad ir šis moments? Tieši tāpat kā bija pret Šveici, kad es nezināju, ka ir zonu notikusi un sanāca iemest golu. Un tikai redzēju pēc tam tablo, kad tiešām ir bijusi zona un nebūs ieskaitīts tas gols. Cīrihē bija īstenībā ļoti foršs tablo. Pašam sanāca tur arī būt un redzēt, kad jūsu soļņums varētu redzēt mazo ekrānu uz leju. Jā, bet tāpēc baigi grūti skatīties tur augšā uz galvu visu laiku. Jā, bet tas ir ļoti parocīgi. Vismaz nav jāceļ pavisam tā galva augšā. Un kā Amerikā tev ir? Kaut kas līdzīgs arī ir. Tīpaši NHL ir visiem tādi jaunie krutie tablo. Tā kā tur nav baigās piepūles, lai redzētu, kas notiek. Jā, nav ieskaitīts gols. Nav gols. Šis ir sajūts kā pasaules čempionātā. Tieši tā. Aiziet. Nopietna spēle, 7. spēle. Bet Rūpučiem būs mazākums, jo tur bija noraidījums. Viņš vilka to spēlētāju. Tas spēlētājs, kurš ar kāju beigās iemeta, pret viņu tika pārkāpums, jo viņš jau gribēja sist. Tāpēc viņš gāžoties izdarīja šo. Es tieši to neievēroju vispār. Es tikai centos ievērot, vai viņš tiešām iesit to golu ar kāju vai neiesit. Es neskatījos vairāk neko. Unimars ir bīstams vairākumā. Kaut gan vairākuma procenti ir diezgan līdzīgi, es teiktu. Un arī aizsardzība bija 91, tas ir diezgan liels rādītājs. 91, tas ir ļoti labs rādītājs. Priekš play-offi tīpaši tā spēļu skaita, kas ir, tas ir ļoti labs rādītājs. Tā kā redzēsim, vai Unimarsam izdosies pirmkārt ieslidoties, nostāties un izveidot kādu bīstamu epizodu vai gūt vārdus. Jā, vārtiem. Mēģināja izspēlēt. Mēģināja atrast to piespēli. Un kāda piespēle? Un kāds? Zalmanis! Kas par seju? Viņš vienkārši dzirdēja, ka tu esi halē, tāpēc viņš tev mēģina pateikt, ka vecīt esmu gatavs atgriezties. Super. Super saves. Tiešām. Un kas par izsitienu no zonas? Rasmus līdz galam cīņā iekrīt ar divām rokām. Man pat zosāda uzmetās no tā atvērījuma. Tas bija tas bija kaut kas iespaidīgs. Tas, kā saka, lika justies ļoti pozitīvi. 6? Unimarsam 6? Tā es atkal neesmu pamanījis šo pārkāpumu. Palika vēl viens.
Būs 4-4 tad, jā? Jā, bet tas... Nē, pagā. Kas te ir no? Tur Rupučs spēlētājs ļoti tuvu tam bortam noslēdēja. Man vien brīdi likās, ka atkal Rupučiem ir iedots noraidījums, bet... Nē, Unimarsam ir iedots noraidījums. Bet neviens neiet uz soliņu. Jā, pagaid, es nesaprotu. Ko? Neaiziet. Bet viņu ir 5 laukumā atkal uzgājuši. Vēl vienu tolīt iedos. Jā, viņiem tur kaut kas nenotika savā kārtībā, bet, tas ir, tas brīdis grūtais, kad ir tas. Tev it kā ir pārsvars un tu pats uzdāvini atpakaļ. Cik ļoti nopietni soliņam nospēlē tas, ka tev komanda uztais sešnieku? Kad komanda pieļauj kļūdu un treneris pieļauj kļūdu vai kāds? Cik jūs tev mentāli tas ietekmē? Ir bēdīgās seja tev iekšā? Kad ir viss hokeja spēles jau nav perfekts un nekad nebūs, tāpēc tā ir kļūda gan komandas, gan trenera. Bet, jā, mazākumā vienmēr ir palikt neparocīgi un ir īpaši tāda noraidījuma nopelnīt, tikai tāda īpašā spēlē, 7. spēle, tas ir tāda kļūdu ir grūti pieļaut. Jā, bet mums arī rādās komentārs un jautājums, kas šo spēli komentēs. Šobrīd spēli komentēs Sandis Vilmanis un Vladimirs Ribņikovs, bet arī Emīls Gusāros atgriezīsies pie pults. Tāpēc šobrīd mums ir vienkārši super viesis, jo ir Game 7 un ir entuziastu līgai īpaša pēdējā pietura, pirms kāds savāks kausu. Tā kā tā, tas vienkārši mums bija jautājums, kurš komentē, lai zinu. Bet šobrīd 4-4 spēle jau beidzās un ir Rupučiem vairākums, 50 sekundes. Skatīsimies, vai viņi varēs to izmantot. Unimarsam bija perfekta iespēja, neskaitot, ko izdarīja Zalmans. Vienkārši. Tieši tā. Zalmans nozaga Rupuča Unimarsam iespēju gūt vārds un saglabā Rupučus vienādā spēlē. Ko darīs Dinsdorfam? Arī tas būs jādara, vai ne? Rupuči ir ieslidojušies zonā tagad. Arī pat nostājušies. Jā, tagad var nomierināties mazliet un atrast kādu riskantāku piespēlīt varbūt un uzmest pa vārtiem. Bet viņiem ir 2 vārti priekšā, tā kā vienā līnijā, un tad, ko pat tāpos mēģina atbrīvot uz nulli, viņš arī dabū. Ļoti labi atrada vidū metiens. Man liekas, Vārtsaks bija atsits to metienu. Jā, Dinsdorfs atstāja arī ar atsteicību, bet labi ieslidojās pa tāpos tieši, un te atkal metiens labs. Te zemā. Jau gribēja skriet ārā. Arī labs metiens, tad ir labā augstumā tieši priekšvārds. Un kā neredzēja. Piespēle. Un kā neredzēja. Un! Arī otrā pusē Vārtsaks glābi, jā? Dinsdorfs atbild. Es šobrīd to varētu vērtēt. Tev vistuvākais tas būtu Latvija-Norvēģija. Tur bija 0. Bet līdzvērtības, kas zini, tas momentiņš katrs šobrīd nozīmē pilnīgi visu. Tā jau ir, jā. Ja vienu gabaliņu tu zaudē to milisekundu un viss tev, jo ir tā epizode vai nav. Un galvenais, ka laiks mums ir palikuši 2 minūtes un 52 sekundes otrajā periodā, un laiks mums ir ar ļoti lielu rezervu. Cerēsim, ka mēs nospēlēsim visu spēli un izbaudīsim viņu. Te jau ķūzis noķer metienu uz sevi un labi nobloķē, ka nepaliek kājās. Abas kājiņas salika un aizgāja prom uz nomalu. Un kāda piespēle, bet neviens nav. No šis cilvēks atkal sanāk pretuzbrukums. Jā. Labi piespēlīt. Kā saka, tas mums ir saucamais solserīts, bet kā tu latviski viņu varētu nosaukt? Es pat nezinu, kā es nosaukt. Piespēle pa gaisu. Piespēle pa gaisu. Mums bija vien brīdi, ja kādam komentāros rodas idejas, kā nosaukt to, varam turpināt. Atkal ķūzis nobaķē. Te nesaprašanās un tu pastum pretiniekam. Ķūzis jau gāja pēc 3. bloka tikko arī. Jā. Bet viņam arī atļauj augums un izmēri. Tā darba arī izpilda ļoti daudz NHL spēlētāju. Jā, un arī aizsargam tas ir viens no pamatdarba nesējiem, jo tev ir tas jādara. Bet vismaz es redzēju, ka vairākas spēles, kad tu viņiem uzmet, viņiem sāpēja, un tiem aizsargiem sāp, ka tu to dari. Tev jau jāskatās vēl ekrāns, ja? Nē, es it pa laikam paskatos, kas tur notiek, bet... Komentāru sadaļā. Jā. Mēs sekojam līdzi, lai būtu visam interesanti un aktīvi. Jo šobrīd tas hokejs, kas šeit ir gaužām emocionāls un ir ļoti interesants. Ir ļoti interesanti un ļoti tuvu spēle. Ir 1-1 rezultāts, ka jau iepriekš Unimarsam ir pat atceltas gols jau iepriekš bijis. Tā kā tur emocijas ir
Bet Gan 4 augšā, rūpuči gan ir lejā. atgriežusies. Pasties, 4 cilvēki ir atgriezušies līdz galam. Tā kā, neļaus nogriezt nevienu. Visi šobrīd ir nolaidušies, piespiedušies pie vārtiem, un tāpēc Unimars dabū kontroli Kontrolē tālāk. arī. Un? Nē. Pie atliekošās un atmetās. Tas jau ir ugunskurs. Tas jau bija ugunskurs. Ļoti nopietna spēle, kad vajag nomainīties, kad spēki ir izsaukuši. Šādi varianti arī dara, protams. Jā. Vienmēr strādā. Tev jau jāsaprot, kas ir noticis uz laukuma, lai nostrādātu tas, kas pienesīs rezultātu. Kā mums Amerikā treneris saka, live to fight another day. Jā. Izmetot ripu ārā, nekas traks nenotiks, nomainīsies un jauni nāks laukumā. Vai arī tas pats, ja tu uztaisi to pašu pārmetienu. Jā, atpūties mazliet, neskrienam tai ripai pakaļ un sagaidi iemetienu. Dabū sekundes, lai tu vari paelpot un atkal. Un uzvar iemetienu un viss, tad jau pilnīgi mierīgi. Jā. Tāpēc dažreiz ir gudri, bet kāds mums tajā ātrums ir. Jā. Un saglabā un izcīna, bet te atgriežas. Līdz uz vārdu priekš ļoti labi, līdz uz vārdu priekš nesanāca, diemžēl. Mēģināja, nepadevās, kā saka, līdz galam. Un kā par roku saisties ar Bordužam aišus pa tāpos. Tāds uz robežu, bet perfekti, tas jau ir jādara. Ja tiesnes paman, tad paman. Ja tiesnes nepaman, nepaman. Ja nepaman, tad viss kārtībā. Tas pats svarīgākais. Aiziet, balta noja, gandrīz kā Eglem agrāk bija. Un nesaprašanās bez saglabā ripu zonā. Uz līnijas. Bet šobrīd ir Mārtiņš Gipters, trāpa pa pretnieku, bet tomēr izved tālāk un uzreiz ātri piespēl. Labi izgāja no zonas. Palielojas. Un? Pauze. Metiens, bīstams metiens. Labi nostrādā vārdsargs. Tuvajā plecā, trāpīja. Bet ļoti labs metiens. Te atbild no Unimars. Būs tālā vai metiens? Piespēl un Zalmanis atkal glābi. Super spēlē Zalmanis. Viņš ir gatavs šobrīd un atbild atpakaļ. Vai nestrādās tas saucamais gols no gols? Bet tur, man liekas, met uz pretējo stūru un Zalmans tur bija palicis. Un pa zemi galvenais atkal. Labi nostrādāja līdz galam. Viss labi sanāca. Ko lai saka? Viennozīmīgi paldies un dodamies nelielā reklāmas pauzē. Pēc neskaitāmiem mēģinājumiem, pēc neskaitāmiem fināliem, beidzot Nāmēja kausu izdodas celt. Hokej komandai Ūsiņš. Esam apakaļ pēc otrā perioda. Paldies Sandim Vilmanim, kas atrada laiku un pakomentēja mums otro periodu. Jā, guva pirmo pieredzi. Viņš, kā saka, zaudēja nevainību Enzies hokeja līgā arī. Un ir vārti! Grāvīts Māris. Vienkārši sāksim periodu ar tā. Tas bija zibenīgi. Mēs vēl tikko ar tevi runājām, ka vārdsargi ir šobrīd viens no svarīgākajiem momentiem šajā spēlē, kas saglabā šo rezultātu tādu. Bet Mārs Grāvīts no iemetiena divatā brīvā aiziet un ielādē tādu, no kura var tikai baidīties. Tā bija kā nagla zārkā. Jā. Tieši devītniekā. No ko atbildēs? Man liekas, pat virs bišķi plec, bet tur es gribētu redzēt. Un atbildi? Kaut ko līdzīgu, bet vietā mums ir Zalmanis. Jā, un tur jau uzraugs mēģināja un gaidīja, ka būs noraidījums, bet nē. Tur neiedeva neko, un te pats arī Koftons kaut ko roku kratīja, bet, nezinu, nevar redzēt, nevar saprast. Daktar neprasa. Atkal pa zemi.
Unimars dodas pretuzbrukumā, bet... Paipa. Izvedīs, nē, nospiedīs. Unimars iegūst ripu. Īsit, nē, iegūst. Tādās mazās divciņās. Kur kaklā? Pa plecu izskatījās trāpies Zalmanim. Man reiz žēl, ka nevar redzēt to golu metienu. Tas bija ļoti interesants metiens. Nu, man bija šīs tajās aizsegā, bet varbūt arī... Aizsegs tur bija perfekts. Tur bija perfekti izmantots pretinieks. Jo Dinzors arī pat izstījās, ka viņš ir tā kā izsludojis bišu pretī tam metienam. Nu, varbūt arī vienkārši ļoti labs metiens. Nu, tur arī tā kā pirmie 2 metieni pārsteigti negaidīt. Nu, saucamie. Pirmais tur, kurš vispār bija negaidīts, bet perfekti precīzi. Un arī tagad atbildi bija. Labu ātrumu uzņēmis Rasmus metiens garām. Nu, redzēsim, kā spēlēs Unimars, jo šobrīd viņiem ir jāpanāk, ja viņi grib savākt to kausu pie sevis. Jā, nē, man izstāsta vajag, puiši slīdo iet uzbrukumā. Pirms tam jau arī bija bīstams epizods. Domāju, puiši neko nav pārdevušies, ies uz priekšu. Zalmanis vēl paspēja iesaistīties spēlē. Ezers saglabā zonā. Bez nulles, bet saglabā. Kapteinis cīnās un te Potāpovs. Potāpovs. Un tomēr vēl! Tur tāds defekts par efektu un vēlreiz defekts. Tā kā šeit... šoreiz viss veiksme bija Unimars pusē. No, visu cieņu. Visu cieņu. Dīnsdorfs negribēja padoties ne sekundi. Vienkārši fenomenāli. Līdz galam ar to kaut vai tur noslīd, vai tur mazā piespēle. Bet cik perfekti gribēja viņu izmantot. Iedeva metienu pa zemi, lai atvēra savu priekšā un tiek partnerim ripa. Ļoti labi izmantoja. Nu, te jau gribēja to pašu darīt, izmantot. Atkal jā, sākās. Nu te jau Ezeru iegrūž bortā, te jau sāksies neliela... Nē, Ezera, bet... Nē, 7-7, domāju, ne vai 11. 11. Tas ir Kalniņš. Golu iemetējs. Niklās jau ir ļoti bīstams. Viņam arī bija epizode, ko Zalmans viņam atņēma. Viņš vienkārši palika vārdu priekšā un pretinieks negrib, nu šajā gadījumā mainieks negrib pretiniekam ļaut tādu pozīciju atstāt savam vārdsargam priekšā. Tā kā, nu? Jā, man tikmēr ziņo, ka Norvēģijas Kanādas spēlē. Norvēģi ir 2-0 priekšā. Nu, viņi arī grupā viņiem bija priekšā. Atceries, viņi grupā viņiem zaudēja overtājumā 5-6. Tagad 2-0. Es domāju, ka Norvēģi ir pelnījuši savākt, bet Kanādai 2 reizes tik sāpīgi notikumi. Viens ir olimpiskās zelts, aizgājis jau Konors Helebaks. Un šeit tagad bronzu, bet labi, tas pasaules čempionāts, bet no viņiem izlase ir kāda. Nu jā. Salabrīnijas, Krosbijs, kas tur ir atbraukuši, kas pa cilvēkiem vienkārši. No. Bet nu vai arī tiešām Norvēģija šogad ir tiešām, savā pīķī, kas saka. Nu, nē, viņi ir ļoti perfekti izmantojuši pareizo vācumu grupu. Viņiem ir diezgan svaigs sastāvs, savs vietējais čempionāts, kam tam ir gatavots, un viņi viens otru zina perfekti. Nu. Tu aiztais vienu brīdi, plus arī vārdsargs šogad Dela līgā, jo Kristers Gudļevskis bija pusi sezonu notraumējis, viņš varēja dabūt pirmo vietu. Tā Gudļevskis, domāju, būtu savāds. Ja te labi Paipa metiens. Šais garām vārtiem. Un atbildi. 2-2, bet atkal Rūpuči visi atgriežas, jau 3 ir atgriezušies. Nu, Kalniņš! Ko viņš dara? Ko viņš dara? Viņš iemet. Viņš iemet, un viņš iemet, un pret viņu tāpēc ir jācīnās. Tāpēc viņi arī grūstīja aiz vārtiem. Visu cieņu. 2-2 rezultāts. Niklās Kalniņš. Šī ir Game 7 cienīga spēle. Varbūt labi, ja? Mēs iespējams sagaidīsim arī pēcspēles metienus, kā saldo ēdienu. Nu, pēcspēles metienos es tev došu Sandi. Viennozīmīgi, jo lai viņš var. Iekomentēt kādu kustību varbūt. Ei, tu nost. Kas tagad būs uz laukumu? Bet redzi, Unimars tāds spiediens apmaksājās, vai ne? Es teikšu, ka ir nevis iekšēji zosāt, man ir iekšējā eiforija no tā, ko es redzu uz tā laukumu. Jo tas ir vienkārši neaprakstām vārdiem. Rasmus metiens. Eiforijas sajūta ir nereāla. Nu, tas, kā viņi atbild, kāds vārds viņi gūst. Nu, kur viņus gūst? Nu, no otrā perioda vārdsargu sniegums, es vēl projām gribu uzteikt, fantastisks. Abi 2 galvenais. Tas nav tā, ka tur viens vairāk vai otrs. Abi. Nu, būs jāatgriežas Unimars spēlētājiem. Tiesnes tieši bija uz soņu redzēju, jo ir pārmetiens.
Fantastiska spēle. Nu, es nevaru Cik mums skatītāji? 64. Paldies visiem, kas ir pieslēgušies. Tas gan, jā. Katrs, kurš skatās arī klātienē, man liekas, ka ir otrais stāvs izpilns. Tā es skatos, admin tiks mums ir par Unimars un Rudolfs par Rupučiem. Tā kā mums te arī. Un 2-1 izgājis Unimarsam. Uzrauks tālajā, bet viņš sedz Ralovets un vilka un tagad atdos. Vārti! Un Tik ilgi! ko izdara Koftons pēc vārdu guvuma? Priekš kam viņš tagad dabū noraidījumu? Nē, nu labi, Koptūna karstasinīgais raksturs, es domāju, visiem ir zināms. Jā. Tas ir uzraugam, es domāju, nevajadzētu tagad uz šo. Bet ko izdarīja viņa Uzķerties. partneris? Vienkārši es Bet man gribētu sāk, man liekas, ka viņš pa ilgu bišķiņu tur novilka. Bet tas bija arī tur, kad pat tāpos iedos tālo, tam noslīdēja. Jā. Šeit bija nogulies Ralovets, viņš viņu gribēja novākt aiz nūjas, jo viņš bija izlīdz nūju. Viņam noslīd, viņš vēl pagriežas, kaut kur viņu vēl saglabā un beigās atrod uzraugu gandrīz uz vārtu līnijas. 30 sekundes. Jā, nu, neko Vai tas arī var? nepārmetīsi Zalmanim. Nu, Neko nepārmetīs. Nu, tur, ko Viņš, tālu? viņš tomēr līdz pēdējiem bija tam, kam bija ripa. Viņš taču arī lecīja to- otrajā periodā, mazākumā, ko viņš izdarīja. Nu šeit tu to nevar izdarīt, jo tur vēl mazāks leņķis. Tur vai nu viņā trāpa vai netrāpa. Bet, Koftonam nevajadzēja šobrīd taisīt to agresīvo momentu, jo tas Jā, nu, iespēlē, 3-2. kad ir mazākums. Tieši Tas nozīmē, tā. tev jāņem vārds, lai tu varētu nospēlēt 5-5. Nevis pret kaut ko vairāk. Es domāju, ka visi apzinās, ka tomēr tas bija nevajadzīgs, jo Bet spēle emocijas. trešā. Emocijas. Jā, protams, tas cilvēcīgi emocijas ņem virsroku. Tas, protams, šobrīd kaut kādā ziņā par labu spēlē Unimarsam. Mums ir atlikušas cik 12 minūtes ledus laiks, 8 minūtes spēles laiks. Ja? Vai Unimars tagad nesaldēs spēli galvenais, jo tas ir parasti atmaksājās ar zaudētiem vārtiem. Te ir jāturpina spēlēt tas hokejs, kuru tu vari spēlēt. Plus viņiem ir vairākums. Jo, zin kā, dažreiz komandas sabīstās un zin, ka tā viena Jā. kļūda var atmaksāties ar vārdu guvumu zaudējumu. Bet no šeit ir jāstāsta, ko viņi darīs. Vai Rupuči mēģinās arī izskriet pretuzbrukumu, jo arī tie varbūt to negaidīs. Nu, jāsaprot, Nu, jo redzēs. laiks jau iet uz priekšu. Pagaidām izskatās, ka Rupuči sagaida viduszonā, pat ne savā zonā. Viegli ieiet Unimars, noslīd mētiens. Izskatās, ledus ir tikpat lielā kvalitātē, kā pasaules čempionātā jau palicis. Sniegains riktīgi no šeit. Varbūt arī Brobežam, tāpēc, jā. Bet, Tā nē, ripa noslīd, jā. tur tiešām bija šausmīgi redzēt to ledu. No tādu ledu es šeit neesmu redzējis. Jo cik dienā spēles, cik liels slodzi uz to ledu nāca, viņi nevar to pavilkt. Unimars nomainīs sastāvu. No otrais saucamais vairākums un bīstamais Niklaus Kalniņš ir laukumā. Ieraudzīties ne Jā, zonu, zona, man arī kontrāšos. izties, jā, ka tomēr Es viņš neredzēju. apsildoja un te jau ieslidoja pa malu Unimars spēlētājs. 8-7. Tad tas bija, man liekas, Gura Kristers. Pasteidzās. Bet minūti Rupuči ir izturējuši mazākumu. Vēl minūte atlikusi. Teiksim, manuprāt, neviens bīstams moments vēl nav izveidojies. Nu jā, bet, zin Bet tagad Kalniņš. mēģināja, bet, atbruņo. Mārtiņš Giptars izlasīja un pareizi nostrādāja. Jauna ripa. Jauna ripa. Jā. Kaut kādā ziņā šis tāpat spēlē par labu Unimarsam. Laiks iet, ledus laiks, es gribētu teikt, jo mums jau tomēr ir... tā. Nu, viņš, nu, Nu, arī, 10 minūtes tikai palika. nu, jā, bet Un tur spēles laiks 7. 7. Un pēc 51 sekundes Koftons ir atpakaļ uz laukumu. 41 sekundes atvainojos. 41 sekundi ir, var ļoti daudz ko izdarīt, bet jāiegūst ripu un jānostājās. Vai, jāmēģina kaut ko gribēja īsās saspēles Jā, izmantot. te jau gribēja tādu tik-tak-tovu. Tā kā Šveici ļoti bieži tagad darīt pasaules čempionātā. Ātri, īsi un viss. Un te pieslēgsies aizsardz, kas it kā nomināli, bet labi. Tagad ir nostājušies kontrolē. Vai atradīs ātro īso piespēli pats? Vai slēgs aizsargu? Jau trietā vienā malā tas gan varēja beigties slikti, ja būtu kāds uzspiedis. Kalniņš Te jau mēģināja ļoti gaismīt. filigrāni mēģināja uz vārtu priekšu izspēlēt. Saucerīt saucamo vai kā Sansteits piespēli pa gaisu. Koftons lūdzu atgriežas uz laukumu. Vai viņi realizēs vairākumu vai nē? Ripa vārtu priekšā, kur viņi ir? Vai būs pie Unimars? Jā, visi spēlējam vienādos sastāvos. Jā, Koftons ir atpakaļ. Ezers jau vaktē Koptūnu, un lai neaizietu. Uj. Stāmībēt pāri vārtiem. Un labi piespēle, bet tā ir piespēle pretiniekam. Meklē, ko darīs pārinieki. Tikmēr Rupučs Labi, paralēli nomainās.
Metiens! Un tur jau Ezers krīt un nepaspēja. Un Ripa tāpat uzmeta. Uzmeta, un Dinsdors ar muguru izskatījās, ka noķēra. Viņš noķēra, man liekas, mugurā lavenē, saucamajā ķērai cimdā. Nu, parādīsimies tūlīt. Jā, ir. Jo rekru viņš ir apgulies, un tur ir pum tieši. Jā, viņam kaut kā ar virsū. sānu viņš ar sānu noķēra. Labi. Izmet no zonas. Saglabā. Pašam jānospēlē. Viņš arī pirmais pieskarās un saglabā Ripu. Anžāns cīnās un trietā nogriez. Un kā? Nē, nu tur jau Jā, deva. nē, bet tur arī ļoti labi nospēlēja Čūzis ar Nūju. Un te uz vārtu priekšu tomēr neizdodas Ripu raidīt vārtos Rupučiem. Gar bortu to mēģina izmest Anžāns. Mainīs? 5 minūtes. Saglabā Ripu tomēr. Ko tu saki, būs 6 tā vai ne? Unimars nevar dabūt to Ripu ārpus savas aizsardzības zonas. Visu laiku Rupuči raida to atpakaļ. Bet šoreiz jau dabu uzraugs, es domāju, vienkārši neiemetīs dziļāk. Es domāju, iemetīs Un vienkārši tagad dziļāk viņam zonā. iedos. Jā, Simjonovs atkal viņam iedod un uzraugs arī meklēs tehnisko. Viņš ļoti tehniski spēlētais īstenībā. Un labi Nomet. pieslēgt. Metiens! Pa ātri. zemi tāds ass. Nu, zin kā, šodien es saku, spēlētāji ir noskatījušies ļoti daudz NHL, jo NHL ir nolicis finālā, pasaules čempionāts notiek, plus Latvijas izlases spēlētāji parādīja labu sniegumu, kuru varēja daudz ko mācīties. Un viņi mēģina darīt to, ko viņi redz. Var to redzēt uz laukuma pilnībā. Tikko ļoti labi uz Brodužu vārtu priekšā izspēlē, bet ko Pilnīgi nesnāca viens metiens. pret 4. Bet ir rekur aizmuguri. Bīstamais grāvīts, bet Anžāns neizsit. Ripa tomēr ir pie Unimars. Kuks ļoti labi ar kāju Un Kuks piespēlē savus pārsteigs priekš. Viktoru. Aizies apkārt, neizdeva. Uz otru pusi piespēle. Uz kumpiņu mēģināja, jā. Un Bet Gipters. tās var būt bīstami. Potāpos. Potāpos mētiens. Perfekti Dinsdors dara. Šeit arī vajadzēja. Nomiri, notur, iemetiens. Relaks. 4 minūtes. Paspēs. Viss kaut kas vēl var notikt. Var visu. Izlīdzina un mums saldais ēdiens pēc Nē. spēles mētieni. Es nezinu, kam tas ir saldais ēdiens. Kam tas ir saldais ēdiens? Skatītājiem, nu Nu, skatītājiem. protams, jā, jo 55% realitāte. Nu, tu sniegs, noslīd, nenoslīd, nolasa, Protams. nenolasa. Saplīs nūju metienā. Nu, viss. Un tu Gitars. raudi. Iemet dziļāk trāpa tiesnes. Balodim jātrāpīja. Nu, Balodim šodien bija jau Ezers. bīstami momenti. Ir 6, nav 6. Nē, pagaidām vēl vienādos sastāvos No, spēlēm. tā arī Unimars ieguva Ripu brīvu. Nu, viss noteikumu robežās. Nu, pat tāpos arī mierīgi parāda, bet, nu, redzēsim, ko atbildēs. Labs chip and plays. Un ļoti labs ātri chips. mums Rasmus tas ir. Jā, pats iečipoja un iegāja, un te uz pielabošanu mēģināja uz Mintiku jau. Gipters izveidos pats un tuvajā. Jā, Nu, bet, tur ļoti labi nosēdis Dinsdors. Tur. bet iegūst atpakaļ Ripu atkal. Un perfekti izspēlē. Pieskārās! Un Ripa ir starp kājām. Nav Dinsdors jāspēlē. šodien, Kas? Te. kas notiek? Kur Nobloķēja. divi bloķētie? Te jau aiziet, jau panikas kritiens nebūs vēl, bet nu vienkārši. Es gribu to Es redzēt pēc tam noteikti ar pastīšos. Ja Dinsdors pieskārās Wow. ar ķērai cimdu, nu tas arī bija vienkārši mega saves. Wow. Un pēc tam vēl nogulās izties. Nu, Jau viņš dara nogurs visu. bija pilnībā, tur jau kilograms zaudēts. Es gribēju teikt, Dinsdors stāv uz galvas, lai tā Ripa neieietu vārtos. Bet Zalmans to pašu darīja iepriekš, līdz Protams, negūja protams, Ripu Unimars, negūja vārds, tad, nu, tad tev sākas tas aizsardzības hokejs vairāk. Un nav vairākumā, bet Ralovets iet. Ralovets apkārt vārtiem atrod. Nē, neatrod Potāpovu. Mēģināja Potāpovam iedot. Ezers ar nēru to vienkārši izmet. Gipters kļūdās, bet nu, tur neveiksmīgi Ripa lidoja tādu. Nu, tas cilvēks ir bīstams. No viņa ir jātver visu. Jā, Jo viņš jā. šodien pārsteidz jau 2 reizes tā, kā negaidīt. Anžānam priekšā cīņa iesaistīsies ar Potāpovu. Slidās. Ui, kur labi Potāpovs nospēlē un ir tālā iespēja. Trietā. Nesanāk Rostokam to Ripu. Nu, ledus šeit, es teiktu, Varbūt ledus vai kaut kas, bet Tas ir neizdevās. ledus, tas ir ledus. Ezers cīnās ar Grāvīti.
Uiku labi izdota piespēle, bet neviena tur nebija. Sešatā aiziet. Rupuč ir sešatā. Kā saglabā ripu zonā? Bloķē. Fantastiski. Un Kalniņš uzraugs. Uzraugs. Nav. 2 centimetri pietrūka. Nav, bet tas vēl nozīmē, Rupučiem ir iespēja minūte 26. Laiks mums atļauj. Pirmais metiens bloķēts. Nostāsies vai uzreiz metīs? Met vēl Metiens un ir Kas mums te notiek? Un tas nozīmē neko citu kā pēcspēles metienus. Es teiktu, pēdējā minūtē, pēdējā ledus laika minūtē praktiski var teikt. Rupuči izlīdzina spēles rezultātu. Un neviens cits, kā kurš to izdara. To izdara Kolotvins Vladislavs. Arī ar milzīgu pieredzi hokejā. Spēlē vairākās līgās, man liekas, pat vairākās komandās ir spēlējis. Nu, tiešām, Un vienkārši šajā fenomenāli. sezonā 16 goli, 14 piespēles, 30 punktus ir tomēr arī. Un Jā, kas vismaz mums kausu. nāk uz ledus? Kas mums nāk uz ledus? Tas, lai smukāk, kad viņi uzdod, bet man neizdevās varbūt sarunāt Sandi tagad, Jo viņu jau ir paņēmuši citi. Viņš ir uz izķeršanu, viņš būs noteikti uz kausa pasniegšanu. Nu, protams, bet arī gribētos pieminēt, kad ir, man liekas, bobsleja komandas pārstāvs arī Rupuču pusē. Jā, redzam, ir pareizi. Un Mārtiņš Giters. Pret Dinsdorfu. Vārti! Rezultāts ir atklāts. Baigi neko nesarežģīja. Aizgāja uzmet. Arī tas Uzšķēla. ir jāizdara. No ko atbildēs Unimars? Nu, šobrīd atceramies, mums te ir 3, ja? 3. Kumpiņš. 3 metieni. Jā. Kumpiņš ies no Unimars puses. Kumbiņš pret Zalmani. Te būs apspēle, te nebūs metiens kā Giptera izpildījumā. Bet Zalmanis! Ko vispār nenoticēja Zalmanis līdz pēdējiem, kāju izlika 1-0 Rupuču labā. Un Potāpos. Potāpals. Viņš jau elitē vienreiz Arī- izdarīja tērvetē sāpīgi. Atceries pēc Arī dārziņa? advokātu audzēknis, kā Jā. saka. Jā. Kaut ko varbūt samācījies būs no Laura Dārziņa šajā sezonā. Nu, būs apspēle. Dinsdorfs perfekti. Vienkārši perfekti. Es domāju, ka Dinsdorfs negaidīja, ka būs šķēliens no Giptera. Ļoti interesanti rīkojas Gipters, bet pārliecinoši. Ar to var Bet tas pietikt. nostrādāja. Ar to var pietikt. Nu, protams, no Unimars puses neviens cits kā uzraugs šobrīd dodas. Top līderis līgā visā playoffā. Mika Līpsberga pretinieks, 90. gads, un liekas līderis pirmais. Tā kā ir spēlēšanas pret otru. Un ko dara uzraugs? Zalmans perfekti nogāja ar viņu. Viņam varbūt vajadzēja jaukt uz iekšējo, bet... Zalmans arī tagad jau skatījās, viņš nebija pārliecināts. Paga, bet ja tagad pieliek punktu Rupuč viss, Viss. ķivers augšā, cimdi nost, fani priecīgi, kaus rokās. Nu, Bet šis Zalmans. gods uzticēts Grāvītim. Nu, viņš arī ielādēja otrajā kādu, no zilās ieejot. Dinsdorfs! Dinsdorfs neļauj starp kājām ripu raidīt Grāvītim. Nu, tagad, Nu, protams, tagad neviens Kalniņš. cits kā Kalniņš. Vai būs hatriks? Vai būs hatriks šodien? Vai nē? Tagad es gribu, lai ir tas hatriks, nu, jo jau ledus mašīnai jābrauc. No, kas mūs gaida? Visi ir sastinguši. Un šīs sezonas E2 kausa ieguvēji ir neviens cits kā komanda Hokeja klubs Rupuči. Apsveicam! Viss cieņa. Unimars cīnījās kā lauvas. Vadībā bija, visu kontrolēja. Principā viss izšķirās pēdējā perioda minūtē, kad rezultātu izlīdzina Rupuči. Un pēc spēles metienos uzvaru gūst Rupuči un iegūst šīs sezonas kausu. Es varu tikai vienu pateikt. Es pats esmu atradies šajā 7. spēlē un pēcspēles metienos uzvarējis to slaveno HK Pils komandu ar Statoili, ja? Un es zinu tās emocijas kā uzvarētājiem, bet kā zaudētājiem tas ir sāpīgi viennozīmīgi, bet bet visi šādā kādu spēlē spēli viņi parādīja. vienkārši. 7 gūtie vārdi beigās mēs runājam, ja? 7 gūtie vārdi.
tik Fenomenāli. baudām spēle. Tiešām paldies, jebkurā gadījumā arī puišiem uz ledus. Ļoti baudāms hokejs. Vārtsargu sniegums, kādi goli skaisti, Nereāli. pēcspēles. Ko var vairāk gribēt no Game 7? Nereāli. Teikšu godīgi. Pilnīgi godīgi. Šis Vienkārši bija nereāli. tiešām ļoti patīkams hokejs. Pavērosim arī nedaudz apbalvošanu. Mēs paliksim uz visu apbalvošanu, tomēr man jāgaida mans pasažieris. Tev jāgaida pasažieris. Bet man ir žēl Unimaru, jo viņi izveidoja vadību divas reizes šajā spēlē. Rupuči atbildēja vienreiz. Bet atkal, šeit vienam bija jāuzvar. Tā kā, ko es te varu bēdāties? Tur, lai kurš būtu uzvarējis, viņš to būtu pelnījis. Būsim Jā, atklāti. jā, Vienīgi jā. Unimars gadījumā varbūt tā uzvara būtu tiešām caur tādus, kā lai to pasaka, caur to smago Caur darbu. asinīm saucamajām, Jā, jo jā. viņiem ir bijušas divas Game 5 šajās, kā saka, ceturdaļfinālā un pusfinālā. Un te vēl Game 7, puiši ir cīnījušies, vienkārši kā lauvas, es teikšu. Ja? Visu cieņu. Un šī Un spēle, pat apam es otrā. kaut kādā gribēju ziņā teikt, man liekas, ka šī bija Rupuču smagākā spēle šajā visā ceļā uz kausu. Man tā liekas vismaz. Varbūt Viegli kļūdos. nebija, viegli Es visu nebija. neesmu redzējis, gan, Jā, protams. bet viegli nebija. Viennozīmīgi visu cieņu. Šis ir Game 7. Sajūts ir pilnvērtīgs. Pilnībā. Jū. Es neko neesmu zaudējis, neredzot vai redzot. Šis bija fenomenāli. Es pat gribētu teikt, bišķi ir tāda saviņojums sajūta, vai ne? Tāds bišķiņ. Nereāli. Bet Un tāds šis ir ir hokejs. entuziastu līgas. Jā, tas ir hokejs. Tas Playoffs. ir hokejs un tās Un ir tas emocijas. ir- Starp citu, pasies, kas mums ir uz laukā, nav. No, tur ir svinības, kā Jā. būs, kā saka. Bet no Zalmanis bulīšos nolasīja uzraugu un Kalniņu līdz galam nostrādāja. No viss cieņa. Starp Bet citu, kaut kādā Inzors arī. ziņā, kas izšķīra spēli, Jā. tev pieminētais Gipters kaut kādā ziņā, jā? Nu. Īstenībā. Es to teicu, tas Jā, ir... tas ir tas, ko tu man spēles sākumā teici. Un Gipters šodien spēli kaut kādā ziņā arī novada līdz galam Rupučiem. Pielika to punktu uz un kurš nāks saņemt kausu Salmanis, jo viņi ar Vilmanu kopā ir trenējušies. Palaid garām, lai, Dāvan tur labāko spēlētāju Dinsdors ir pelnījis, Zalmans ir pelnījuši, bet vēl kausu saņemšana nav, piedodiet, atvainojos, sasteidzos. Kurs Ants Vilmans mums bildējas ar viņiem, bet šīs dienas Zalmans un labākie, Dinsdors. ja? Jā. Jā, pilnīgi noteikti. Vai arī Puiši. play-offa? Vai play-offa, vai... Jā, Play-off. visdrīzāk šīs sērijas, pareizi, jo play-offā šajās dod labākā spēlētāja par visu sēriju. Tie ir vārtsargi, un tur arī pilnīgi atbalsta šo domu. Tātad kapteinis no Rupuču puses, Freimans. 13. Numurs mums ir, jā, Kaspars Freimanis. Šoreiz viņš nespēja, viņš bija uz soliņa ar komandu, un pie kausa mums arī pieskarsies Ants Vilmans. Tā kā jebkurš, kurš bija, ir bijis ar viņu kopā. Tā kā aizies, šis ir svinības, un Rupuči ir uzvarētāji. Jū. Ļoti skaisti, protams. Konfeti, piedod, kaut kā nevajag. Es tagad kaut kur redzēju to video, kad bija konfeti un kāds cēla to kausu. Tas, laikam, gan bija KHL, kad nomaucās vārtsargs, jo tieši uz konfeti. Tur, jā. Jā, viņus tam konfeti slida, zin kā ieķerās. Un... Tur gadījās. Jā. Zalmans ļoti pelnīt. Izbrauc jau ātro aplīti. Kā pirmais savā ziņā, jā. Īstās svinības ir Mārtiņš. Gipters, protams. Es teikšu godīgi, šāds play-offs ir cienījams. Arī ļoti patīkami bija komentēt šo spēli. Jā, paldies tādā ziņā tev, Emīl, ka tu piekriti, un mēs esam šeit, nevis mājās. Bet tu ierosināji. Tā kā paldies mums abiem. Paldies Entuziastu hokeja līgai galu galā, kad mums ir šī iespēja komentēt. Pilnveidot arī šo prasmi. Protams. Tas jau mums te patīk visvairāk, un cilvēki šobrīd priecāsies priekš bildes ātrās, un tas ir ļoti patīkami, kad kaut kas tāds notiek. Kad tu uzvar to čempionu titulu, kad tu dabū kausu, tev liekas, ka visa pasaule ir apstājusies tajā brīdī. Es vēl esmu ceļā uz to. Es ceru arī kādu sezonu tu to biji šobrīd piedzīvot. tuvu diezgan. Mēs bijām ļoti tuvu.
ļoti smaga sērija, bet nebija. Nu, pietrūk Bet bišķiņ, vienmēr ir nākamais gads. bet nu pagāja. Aizgāja pirmais prieks. Labi, es domāju, ka uz šīs pozitīvās nots mēs varbūt arī varam atvadīties. Es domāju, ka kopīgā bilde ir uzņemta, kauss ir saņemts, cepurītes ir sadalītas, ģimenes ir laimīgas, Mēs ar tevi arī televizorā, laimīgi. jā, skatītāji arī ir laimīgi. Es skatos, ka arī skatītāji lēnām atslēdz. Domāju, arī mēs varam... Nu, mēs arī varēsim teikt visu labu un pateiksim to, ka gaidam visus, kā saka, nākamajā finālu. sezonā. Nāk šovakar, tik lielais hokejs. Uz to finālu Pasaules arī. čempionāts. Un arī gaidām visus atpakaļ nākamajā sezonā. Būsim Jā. atpakaļ ar jaunu jaudu, vasarā atpūtušies un tieši maucam tā. tālāk nākamā sezonā. Tā kā tiekamies un paldies katram, kas bija ar mums. Visu labu!